Labdien! Linda Štokmana komunikācijas aģentūra, Edelman Affiliate. Kā jau tika pieteikts, es runāšu par sabiedrisko attiecību atbalstu Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotāju uzņēmēju asociācijas lobismu kampaņai. Un, lai novērstu visu pārpratums pirms prezentācijas, es tiešām negribu kauties aizklausēs ar Cūkmeni vai ar Tomasu vai ar kādu vēl. Es uzreiz gribu teikt, ka šis nav stāsts par sliktiem ražotājiem, kas vēlās piesārņot Latvijas mežus, dabu un tam līdzīgi. Ražotāji tāpat kā ik viens normāls cilvēks vēlas dzīvot tīrā vidē un arī viņi vēlas, lai pēc pudās nemētātos apkārt. Šis drīzāk ir stāsts par to, kādā veidā mēs šo piesārņojumu varam samazināt un vai veids, kā mēs to, vai kāds to ir ieplānojis, ir pareizais. Tātad īsumā stāsts ir sekojošs. 2008. gada sākumā vides ministrijā paziņoja par to, ka viņi vienlaicīgi grasās ieviest depozītu sistēmu PET un stikla iepakojumu jau no 2010. gada 1. janvāra. Un galvenā argumentācija ir par to, ka citās valstīs šī pieredze ir bijusi veiksmīga un ka tas ir veids, kā attīrīt Latvijas mežus un dabu no piesārņojuma. Protams, dzērienu ražotāju asociācija, kas ir ļoti būtiska visu šīs sistēmas sastāvdaļa, patiesībā viens no varbūt galvenajiem šīs sistēmas dalībniekiem, uzskatīja, ka nav pietiekami izvērtēta un ekonomiski pamatot šī sistēmas ieviešana un ka tas ir sasteigti. Līdz ar to būtu nepieciešams sistēmu atlikt līdz tiek noskaidrots, rastīt sistēmas ieviešanu atlikt līdz brīdim, kamēr tiek noskaidrot visi ekonomiskie aspekti. Mērķis, protams, tātad pēc tam, kad mēs tikām iesaistīti, mērķis bija atlikt ministrijas plānoto depozītu sistēmas ieviešanu vienreiz lietojumam PET iepakojumam, pamatojoties uz tās dārdzību un neefektivitāti, jo ir daudz citu veidi, kā to var efektīvāk izdarīt. Un otrs no mērķiem ir skaidrot mēdījiem, sabiedrībai, arī viedokļu līderiem ražotāju pozīciju un, protams, arī tos sekas, kas rastos no šīs sistēmas varbūt sasteigts un nepamatots ieviešanas. Un ražotāju viens no tādiem, arī papildus mērķiem bija sākt beidzot diskusiju, jo līdz šim diezgan dziļi dominēja vides ministrijas un oficiālo institūciju viedoklis, bet ražotāji vienā balsī nebija teiksim, savus argumentus izklāstījuši. Tādēļ tas viens no būtiskākajiem uzdevumam arī šai kampaņai bija veicināt diskusiju un argumentētu viedokļu apmaiņu. Mērīšanas kritērija, tad, protams, bija sistēmas pārcelšana, atlikšana un arī publicitātes kvalitāte, kas varbūt parādītu šo diskusiju kvalitāti, vai beidzot tiešām diskusijas ir sākušās. Tas, ko mēs ieteicām, mūsu stratēģija un taktika bija radīt telpu publiskām diskusijām, kurās, kā jau es minēju, tad nedominē tikai ministrijas viedoklis, bet tiek aktīvi skaidrots arī ražotāju viedoklis un gan mēdījiem, gan arī patiešo viedokļu līderiem un arī ministrijas pārstāvjiem. Viens no tādiem centrāliem visu šīs kampaņas elementiem bija konferences organizēšana, lai iesaistītu visas nozarē, teiksim, visus spēlētājus, kam šie jautājumi ir aktuāli. Un, protams, arī sniegt konstruktīvas un pamatotas atbildes, risināt dialogu ar ministriju un ar citiem iesaistītajiem. Pirms darbs tika uzsākts, tad tika veikta, protams, arī izpēte, kas ir tika noskaidrot galvenie lēmumu pieņēmēji, gan ministrijās, gan arī viedokļu līderi ārpus valsts institūcijām, gan dažādas NVO, privātās institūcijas un tam līdzīgi, kas, protams, ir visi iesaistītiem, kur viedokli arī būtu svarīgi uzklausīt. Izpēte mediju telpā tika veikta, lai saprastu, kuri žurnālisti un ko par to raksta un kas viņiem, vai viņiem, teiksim, tas interesētu. Un, protams, arī iepazīšanās kopā ar ražotājiem, iepazināmies ar citu valstu pieredzi, lai saprastu, kā tad tur ir gājis un vai tiešām tik rožaini, kā līdz šim tas viedoklis pastāvēja. Argumentācija varbūt īsi, bet tā vijās cauri jau no manas prezentācijas sākuma. Tad nav tā, ka ražotāji nav tā, ka ražotāji par piesārņojumu. Jautājums ir par to, ka vides ministrijas rīcība šobrīd ir sasteigta un ekonomiski nepietiekami izvērtēta. Neskatoties uz to, kāds viedoklis līdz šim ir pastāvējis Latvijas publiskajā telpā,
tomēr izpēte un analīze liecināja, ka depozīta sistēmas ieviešana citās valstīs nav tik rožaina bijusi un ir daudz dažādi veidi, kā to izdarīt efektīvāk un lētāk, un līdz ar to šis nav galvenais arguments, kas būtu jāņem par pamatu ieviešot sistēmu Latvijā. Un, jā, uzņēmēji bija gatavi stikla iepakojumu depozīta sistēmu ieviest jau kaut no šī gada 1. janvāra, bet pamatojoties jau uz iepriekš minēto izpētes trūkumu un analīzes trūkumu, bija lūgums aicināt atlikt depozīta sistēmas ieviešanu pēc pudelēm. Izpildi, tātad pamatojoties uz visu šo te pētījumiem, tika izstrādāti argumenti, kā jau es minēju, pārsvarā balstoties uz to, uz šīm valstīm, kas tika minētas par piemēriem. Igaunijā, Vācijā šī sistēma bija ļoti dārgi izmaksājusi un nebija, teiksim, attaisnojis to piesārņojumu samazināšanu, sasniegus to sākotnēji izvirzīto mērķi. Lietuvā sistēma nav vēl ieviesta, tur situācija līdzīga kā Latvijā, un tur arī šobrīd tiek risināts jautājums par to, ka ir jāveic detalizēta izpēte. Tas, ko mēs darījām, uzsākot šo projektu, protams, bija viedokļu līderu un komentāru monitorēšana publiskā telpā, lai saprastu, kas par ko runā un kas kādu viedokli pauž, kā arī, protams, reaģēšana uz vides ministrijas komentāriem un pārmetumiem asociācijai. Viens no tādiem pārmetumiem bija, ka asociācija ir kādus viedokļus nopirkusi vai mēdījus uzpirkusi, bet arī ar šo te case stadiju un ar šo kampaņu mēs vēlamies pierādīt, ka publiska atklāta un caurspīdīga diskusija un argumentēta diskusija spēja mainīt arī viedokļu pieņēmēju, teiksim, lēmumus. Un viens no tādiem būtiskiem mūsu darbības virzieniem bija, protams, arī sadarbība ar mēdījiem un skaidrojot padziļināt šo te viedokli mēdījiem, gan plašāku komentāru veidā, gan arī reaģējot, atbildot uz dažādi žurnālisti jautājumiem. Un, kā jau es minēju, tad būtiskākais tāda kulminācija šai kampaņai bija konference, kurā bezalkoholisko dzērienu ražotāji runāja par savu lomu šīs sistēmas ieviešanā, kurā viņi vēlreiz uzsvēra, ka viņi uzņemās atbildību un viņi grib šos jautājumus risināt, jautājums par to, kā tas notiek un cik argumentēti tas notiek. Un konferencē, protams, tika piesaistīti arī starptautiski lektori, kas informēja par dažādām funkcionālām kļūdām savās valstīs un to, kā tas tur notiek. Un balstoties, teiksim, uz visu šo ieguldīto darbu un cilvēku skaitu, kas piedalījās, un arī organizāciju skaitu, kas piedalījās, šī bija lielākā depozīta sistēmai veltītā konferences Latvijā, kas līdz šim notikusi. Rezultāti izieš, jo galvenais ir, protams, tāds, ka ir atlikta depozīta sistēmas ieviešana, un vides ministrijas pasūtītajā pētījumā ir rekomendēts to ieviest neātrāk kā 2001. gadā. 11. jā? 11. atvainojos, jā. Vēl pie rezultātiem var minēt, ka ļoti liela atsaucība bija dalībai konferencē, pieteicās pat cilvēki, kuri nebija īpaši aicināti. Tie nebija cilvēki, kurus mēs nebūtu gribējuši uzaicināt, bet tā interese bija ļoti liela. Un, protams, arī tas fakts, kad žurnālisti pieteicās un arī nosēdēja visu dienu šajā konferencē, kas, kā mēs zinām, nav ļoti bieži parādība, arī tas liecina par to, ka tēma ir aktuāli interesanta un konferences saturs tika atzīts par augstvērtīgu un kvalitatīvu, lai žurnālisti to pagodinātu ar savu klātbūtni. Un, protams, pie rezultātiem arī publicitāti mēs ieskaitām, kas nav mazsvarīgi, bet, kā jau es minēju, tas nebija galvenais uzsvars. Galvenais bija panākt diskusiju un veidot šo diskusiju, un kā rezultāts mūsu pašu acīs ir tas, ka vairāk autoritatīvi viedokļu līderi pēc konferences teica, ka saņemot šo informāciju un uzklausot šos argumentus konferencē, ka viņiem ir mainījies viedoklis un ka viņi neuzskata, ka depozīta sistēma ir vienīgais veids, kā mazināt piesārņojumu Latvijā.